Horizon atbalsta lapa ir vieta, kur ik viens lietotājs var atrast ērti uztveramu informāciju par grāmatvedības un resursu vadības programmas Horizon lietošanu. Informācija lapā ir sadalīta 5 blokos – sistēma, saimniecība, finanšu uzskaite, personāls un norēķini. Jautājumi, kas skar visus moduļus, ir atrodami sadaļā vispārīgi. Ja vēlaties meklēt precīzāk, tabulu iespējams izvērst un izvēlēties interesējošo moduli. Ja izvērstais skats traucē, tabulu varat viegli aizvērt. Skaitlis pie bloka vai moduļa norāda uz jautājumu skaitu, kas šobrīd atbalsta lapā ir atrodami par konkrēto tēmu. Šeit, piemēram, redzams, ka par bloku personāls šobrīd ir publicēti 7 jautājumi. Lai sašaurinātu pieejamo jautājumu skaitu, jūs varat izvēlēties rādīt tikai tos jautājumus, kas ir atbilstoši jūsu profesijai. Piemēram, ja atzīmēsiet, ka esat finanšu vadītājs, tad blokā personāls redzēsiet tikai vienu jautājumu. Meklēšanai varat izmantot arī meklētāju lapas centrā. Atverot jebkuru no blokiem, atvērsies tēmu saraksts, kas sakārtots atbilstoši Horizon moduļiem. Ikonas pirms katras tēmas norāda, kāda veida materiāls ir pieejams. Lapā ir atrodami 4 veidu materiāli – atbildes uz jautājumu, video pamācības, apmācību materiāli, kas pieejami tikai ievadot jūsu e-pasta adresi, kā arī jautājumi, kurus uzdevuši un uz kuriem atbildējuši nevis Horizon ražotāju pārstāvji, bet gan paši lietotāji. Katru no tēmām ir iespējams novērtēt, izvēloties tai piešķirt 3, 2 vai 1 zvaigznīti. Jūsu vērtējums ir ļoti svarīgs, jo palīdz citiem lietotājiem orientēties lapā, pievēršot uzmanību vērtīgākai informācijai. Katrai tēmai ir arī iespēja pievienot komentāru, lai papildinātu tēmā apskatīto jautājumu vai vienkārši pateikt paldies tā autoram. Lapā nav iespējami anonīmi komentāri, tāpēc, lai pievienotu komentāru, jums ir jāautorizējas izmantojot kādu no sociālajiem tīkliem, jūsu Horizon licences atslēgu vai jāreģistrējas izmantojot e-pastu. To izdarīt ir iespējams pavisam vienkārši, un, kad tas ir paveikts, varat aktīvi piedalīties atbalsta lapas satura veidošanā. Komentāram ir iespējams pievienot arī failus, kas dod iespēju publicēt ekrāna attēlus. Arī komentārus ir iespējams vērtēt, piešķirot zvaigznītes. Būtiska atbalsta lapas sastāvdaļa ir iespēja uzdot jautājumu un saņemt atbildes no citiem Horizon lietotājiem. Nospiežot pogu uzdot jautājumu, atvērsies loks, kur varat ierakstīt savu jautājumu, problēmas paskaidrojumu, norādīt, uz kura no blokiem jautājums attiecas un, ja nepieciešams, pievienot arī kādu ekrānu uzņēmumu. Nospiežot pogu pievienot, jūsu jautājums būs redzams visiem lapas lietotājiem, no kuru izpalīdzības un zināšanām būs atkarīgs tas, cik ātri saņemsiet atbildi. Atverot sadaļu lietotājs palīdz lietotājiem, arī jums ir iespēja palīdzēt citiem cilvēkiem, daloties savā zināšanās un atbildot uz viņu jautājumiem. Turklāt tā ir laba iespēja arī nopelnīt kādu vērtīgu balvu no Horizon ražotāja. Lai ērti sekot jaunajām tēmām, kas parādās lapā, vai arī tam, vai ir kāds jauns komentārs jūsu jautājumam, reģistrējieties jaunumu saņemšanai savā e-pastā. Šeit varēsiet izvēlēties, vai saņemt lapas jaunumus apkopojošu e-pastu reizi dienā vai reizi nedēļā. Ja vēlēsieties no jaunuma saņemšanas atteikties vai mainīt to saņemšanas biežumu, to varēs ērti izdarīt, uzspiežot uz saites jaunumu e-pastā. Ceram, ka atbalsta lapa jums būs noderīgs palīgs. Priecāsimies saņemt atsauksmes un ieteikumus lapas pilnveidošanai uz e-pastu visma@visma.lv.